Sveicināti Brūzes vidusskolas vēstīs. Ar jums kopā Ivo Kakulārs šogad. Mums no Brūzes vidusskolas ir īpaša ziņa. Ir atklāts, kas pavisam jauns un šokējošs. Brūzes vidusskolas 10. D klases skolēni ir atklājuši vārdu šūnā mazas dejojošas vardības. Kā tas notika un kas tur notika? Par to mēs uzzināsim no man kolēģi no Brūzes vidusskolas tiešraidē. Paldies, Ivo Kapilā! Mēs esam šeit pie Brūzes vidusskolas, kur tika veikti bioloģiski visaptverošais atklājums par mistiskajām dejojošajām vardītēm. Mēs tagad dosimies iekšā un apskatīsim bioloģiski klasē šo atklājumu mikroskopā kopā ar 10. D klases skolēniem. Tad dodamies iekšā, ja? Pašlaik mēs esam nonākuši pie bioloģijas kabineta, kur iekšā notiek vardīšu izpēte. Tagad mēs virzīsimies iekšā. Pašlaik mēs esam bioloģijas laboratorijā kopā ar projekta izveidas vadītāju Iru receptoru, kurš atklāja mazās mistiskās vardītes. Tad, kā jūs tās atklājāt? Ļoti nejauši. Ļoti nejauši. Jums kaut kāda nojausma no sākuma bija, kas tas ir un kāds darbojas? Nē, tas ir kaut kas jauns, pilnīgi jauns, neredzēts. Un kāda ir jūsu telefona karte? Zelta zīltiņa. Labi, tagad mēs dosimies apskatīt jūsu projektu. Jā, ja neiebilst. Labi, dosimies. Pašlaik mēs esam bioloģijas kabinetā, kur tiek izpētīts mazās mistiskās dejošās vardītes. Tas ir sākuši dejot. Varbūt mēs tās redzēsim. Kas tur ir? Mēs varētu tās apskatīt, lūdzu. Mēs varam? Paskatiet. Vārdēs, mēs esam zāļā. Paldies, tas arī šokad bija viss. Mēs ar jums atvedamies, šis bija speciāli izlēmums uz ZZ čempionātam. Mēs ēdam mušiņās un ēdam odiņus, un dažreiz ēdam mazas zīltiņās. Mēs ēdam mušiņās un ēdam odiņus, un dažreiz ēdam mazas zīltiņās.